Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, vispirms jānorāda, ka lingvistiskās diskriminācijas problēma darba tirgū, ko ir gribēts risināt ar šo likumprojektu, patiešām pastāv un ir pavisam īsta. Latvijas iedzīvotāji darba tirgū joprojām, pat vairāk nekā 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas, saskars ar nepamatotu svešvalodas, konkrēti krievu valodas prasmu pieprasīšanu no darba devēja puses, un īpaši tas skar jauniešus, kuri nepārvalda krievu valodu, jo ir izvēlējušies apgūt kādu no Eiropas Savienības valodām. Šobrīd krievu valoda tiek prasīta, piemēram, tādos darbos kā pārdevējs, konditors, traktorists, krāvējs, automazgātājs, un vismaz 95% gadījumos šāda prasība varētu būt absolūti nepamatota. Situācija ir nepieņemama, jo tā vispirms jau pasliktina valsts valodas lomu. Tā ir ne tikai diskriminējoša, bet arī atrauta no ekonomiskās realitātes, īpaši pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā, kas ir ieviesusi būtiskas izmaiņas ģeopolitikā un tautsaimniecībā. Jaunās vienotības frakcija pilnīgi noteikti saredz nepieciešamību pēc efektīvākas rīcības. Tādēļ mēs vairāk jaunās vienotības deputāti jau pavasarī, redzot, ka praksē nestrādā iepriekš darba likumā ieviestais aizliegums prasīt nepamatoti konkrētas svešvalodas prasmes darba sludinājumā un arī ietvert tās darba līgumā. Un arī saņemot ļoti daudz sūdzības no iedzīvotājiem, īpaši gados jauniem darba ņēmējiem, vērsāmies gan valsts darba inspekcijā, gan valsts valodas centrā. Un mēs arī saņēmām apstiprinājumu, ka īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sūdzību skaits ir būtiski palielinājies. Jo iedzīvotājs arvien vairāk pieaug pašapziņa, pārliecība par valsts valodas lomu, un arī darba ņēmēji arvien vairāk apzinās savas tiesības. Tāpat mēs vērsāmies arī pie tiesību sarga, vēloties šo problēmu pacelt prioritārā līmenī un lūdzot arī tiesību sarga iesaisti, taču, diemžēl, atbilde mūsu iniciatīvai bija aicinājums citu institūciju iesaisti negaidīt un paraudzīties uz to plašākā kontekstā. Mēs uzskatām, ka visiem kopīgi, tostarp darba ņēmējiem un darba devējiem, ir jāmeklē efektīvākie tiesiskie risinājumi, tostarp arī likumdošanas ceļā, lai šo negatīvo tendenci no darba tirgus izskaustu. Veidojot Evikas Siliņas valdību, pirmo reizi valdības deklarācijā ir ietverta skaidri pausta apņemšanās novērst šķēršļus jauniešu iesaistē darba tirgū nepamatot krievu valodas zināšanu prasību dēļ. Arī valsts prezidents, stājoties amatā, no šīs tribīnes pauda viedokli, ka tas nevar būt pieņemami, ka jaunieši dodas prom no valsts, jo darba tirgū prasa krievu valodu. Tādēļ uzskatām, ka parlamentam nākamajā darba sesijā ir jāstrādā un jārod risinājums pēc būtības. Un, lai gan par šī likuma kvalitāti var diskutēt, un tas ir kritizēts arī komisijā, jaunās vienotības frakcija atbalstīs tā tālāku virzību un arī paši iesaistīsimies tālāku risinājumu meklēšanā. Paldies!